Labvakar, pirmsvētku noskaņās! Mēs piedaram pie optimistiem, tādēļ šovakar pētīsim, kā sarkanbaltsarkanos akcentus ieviest savā stilā, kurp doties svētkos un kāds ir patriotiski stilīgs latvietis. Viņai ir ideja izveidot slepošanas kostīmus rotātus ar Latviju cimdu rakstiem. Viņa šobrīd aktuālās teātra izrādes Zelta zirgs kostīmu māksliniece Ieva Veita. Izpētot rakstēno sniega kostīmu skices, loģisks ir Ievas ieteikums patriotiski stilīga Latvijas svētku kostīmu izvēlei. Es domāju, ka katrs cilvēks var uzcirsties, kādas pašam viņam liekas tās labākās drēbes, bet kā tādu to patriotisko un tautisko momentu viņš varētu piekombinēt klāt rakstainos dūrainīšus, kas ir adīti un silti. Pat Ieva ar lieliem, maziem jastriem, noklīdušiem, atrastiem un pirktiem dūrainīšiem silda savu draugu rokas. Ieva ir gatava smelties iedvesmu modei tieši cimdu rakstos. Kāds jau to ir izpētījis, es domāju, es tikai viņu tā kā mēģinu iesaistīt šodienas vidē. Aktualizēt. Ieva iesaka tukšo tomītes pūralādi, tirdziņus un skapjus, lai tiktu pie kārdinošiem dūrainīšiem. Ar tādiem rokās siltums un drauga plec var aizvest pat uz jumtiem, par kuriem domas un idejas lido brīvāk. Ja esat pavisam brīvi domājoši, tad 18. novembra neformālajai daļai var izvēlēties treniņbikses sārtā krāsā ar strīpiņu Latvijas karoga krāsās, ērti un praktiski. Kāpēc ne? Ļoti stilīgi, manuprāt. Cevišķi treniņbikses, kas kājās, vispār topā. Kā patriotiski stilīgs akcents var būt arī lielvārdas jostas gabaliņa izmantošana gardrobē, kā to dara modes māksliniece Natālija Jansone. Man liekas, ka ārkārtīgi skaisti, daudz krāsas, ornamenti, katra krustiņa, tur aizsardzība, spēka un es nezinu, un saules zīmes un viss kas, un tas ir forši. Turklāt jostā iekodētais vēstījums rosina domāt plašāk. Gribās tajā, es nezinu, 18. novembrī vai vispār tagad aplikt visu to Latviju ar lielvārdas jostu, lai viss notiek iekšā, lai mēs varam izdzīvot bez neviena cita pasaules valsti. Modes mākslinieki saka, ka šis ir īstais brīdis godā celt pašmāju darinājumus un novērtēt pašu mājās paveikto. Latviešu dizainere Baiba Linga Bērziņa Latvijai sarūpējusi īpašu dāvanu – sveces simbolus. Tās ne tikai silda ar savu liesmiņu, bet arī mājās ienes laimi un svētību. Sveces darinātas pērkoņzīmē, ūsiņa, saules, mēneszīmē un vēl citos simbolos. Dizainere ir atradusi šo latviešu simboliku un pārvērtusi viņu savukārt funkcionālā dizaina priekšmetā, kas ienes atkal tādu mājas svētību. Tā kā šobrīd pasaulē dizaina tendence godā celt katras zemes etniskās iezīmes, tad jaunās sveces ir ne tikai praktisks, bet vēl arī ļoti laikmetīgs un moderns produkts. Šādi pašmāju darinājumi ir gan laba dāvana svētkos, gan praktisks priekšmets saules un siltuma izslāpušiem. Īstās vietas, tāpat kā tuvie cilvēki, ikdienā ir mums līdzās, taču bieži mēs tās nepamanām. Brīvdiena ir īstais brīdis, lai dotos ekspedīcijā un sapazītos ar interesantām vietām tuvāk. Kurp doties svētkos, pozitīvo enerģiju var smelties Saules muzejā pašā Rīgas centrā. Izpētījām, ka kolekcija ir jaudīga. Šobrīd mums ir 341 saule no 43 pasaules valstīm. Ienirstot dažādo formu, izmēru un materiālu saules valstībā, sekundes simtdaļā ir iespējams izgaisināt ikdienas rūpes. Cilvēks morāli sasildās. Un tas, es domāju, ka šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi. Smaids iezog sejā, kad piparkūku mīklas smarža izplatās gaisā. Tā vien gribas kādu kārumu. Kūkotavā Tērba ielā to pirmās piparkūku figūras. Svētkiem par godu latviski tautisks pārīts, kas priecājas par dzīvi tepat. Kad es viņus izveidoju, un tad viņiem vēl pār plecu ir tāds sainīgs ar ābolīšiem un ir uzraksts uz redzēšanos Latviju, ja? Cik šī situācija ir tāda valstī. Bet tad es to nolēmu, ka nevajag to darīt un nevajag to sainīt, kad lai paliek tas pozitīvais pārīts un lai viņi ir tādi draudzīgi. Labā kompānijā te var nogaršot arī latvisku pīrāgu. Galvenais trumpis, tas pildīts ar āboliem, kanēlu un dzērvenēm. Izcepts omalīgi apaļā podiņā. Saimniece zina stāstīt. Uz trauku noteikti apakšā ir rakstīts, vai var viņu karsēt vai ne. Un, ja tāds trauks ir, tad pats noteikti to var izveidot. Tur var ņemt visādas mīklas, gan smilšu, gan arī šo kārtaino mīklu. Tālūk ierasts gardums pārtop jaunā veidolā ar jaunām garšas niansēm. Arī uz galvaspilsētu Rīgu iespējams paskatīties citādāk. Skats no malas uz pilsētas jumtiem, kupoliem, industriālajiem mezgliem un torņiem aplūkojums no Zinātņu akadēmijas skatu platformas. Paskat te pats Naušu centrāla tirgus paviljonu. Rau Pēterbaznīcas tornis ietinies Minglas Šķidrautā. Te ir viss, gan graustu miljonāru cienīgs skats uz aizmirstām ēkām,
vietām, gan ikdienas rosības pārņemti pagalmi un ielas. Dzīve rit savu gaitu un ir tik labi apzināties, ka tieši šādu panorāmu nav iespējams redzēt nekur citur pasaulē. Es lepojos, ka manas dzimtās āras ir Cēsīs, kur ir Latvijas karoga šūpulis. Taču, ja negribas plivināt karogu, var taču sarkanbaltsarkanos akcentus pielietot arī citādi. Sievietēm atliek paņemt sārtu lūpu krāsu, uzklāt to uz lūpām un pasmaidīt. Karoga krāsas uzmirdz visā krāšņumā. Mūsu jaunatklājums ādas rokasprādze, kāpat kā koka krellīts ar sarkanbaltsarkanu lentīti, noderēs visiem, kam patīk pucēties un sirdī deg liesmiņu par Latviju. Tāda kvēl arī mūsu sirsniņās, tāpēc arī svētku galdu klājam stilīgi patriotisku. Galdot vietā izmantojam avīzi, vēlams gan ar pozitīvām ziņām. Tad novietojam 2 sarkanus ziedus un 1 baltu putu. Liekam galdā sāktu sābols, ieredzinām 2 sarkanus un 1 baltu sveci. Baltiem šķīviem apkārt apsienam asinsārtu lentu un novietojam tos uz galdu. Trauciņos kārtās var sabērt sarkanās un pudercukurā mērcētās dzērvenes. Tās ne tikai karoga aizstās, bet arī veselību stiprinās. Tās arī viss minimāli līdzekļi, maksimāli izdoma. Lai mums svētki izdodas, tiekamies pēc nedēļas.